Vai ir jāpērk jauns telefons brīdī, kad tavā telefonā ir pilna atmiņa, un tu vairs nevari uzņemt jaunas bildes, nevari ielādēt jaunas programmas? Ko darīt? Tātad, ja vienīgais iemesls ir piepildīta atmiņa, tad tev nav jāpērk jauns telefons. Ja vien šī atmiņa patiešām nav ļoti maza, kā piemēram 32 vai 64 gigabaiti, kas tiešām ir objektīvi maza atmiņas krātuve, tad tas būtu iemesls, ka tu varētu izvērtēt. Bet, ja tava telefona krātuve ir 128, 256 gigabaiti, tad tā jau ir tāda normāla krātuve, ar kuru jau ir iespējams operēt un darboties. Un pirmais tev ir jāsaprot, kas aizņem šo telefonu krātuvi. To ir izdarīt ļoti vienkārši. Ieej savā telefona iestatījumos, atrodi ierīces apkope, krātuve vai iPhone. Tas ir General iPhone Storage un skaties, kas to aizņem. Jo lielākoties telefona krātuvi aizņem programmas un video. Ilgstoši lietojot dažādas programmas, tās patiesībā apaug ar dažādiem datiem, kas mums nav vajadzīgi. Un vienam Facebooks var aizņemt 500 megabaitus, bet kādam citam Facebooks var aizņemt 5 gigabaitus, un mēs nemaz nezinām, ar ko šis Facebooks ir apaudzis, un šos 5 gigabaitus nemaz neredzam un viņiem nepiekļūstam. Un līdz ar to, ja ir kaut kādas programmas, kas tev aizņem jau vairākus gigabaitus, tad efektīvākais veids, lai samazinātu telefona aizņemto atmiņu, ir atinstalēt šo programmu un uzinstalēt pa jaunu. Vienīgais, kas tev ir jāņem vērā, ka tev vajadzēs no jauna iereģistrēties, ielogoties šajā programmā, un ja tā ir kaut kāda video montēšanas vai subtitru veidošanas programma, tad pazudīs visas sagataves. Ja tu šīs visas sagataves, ko tu esi taisījusi, video failus, jau esi noeksportējusi uz telefonu galeriju, tad patiesībā tās vecās sagatavotas lielākoties mums vairs nav vajadzīgas, bet viņas aizņem ļoti, ļoti daudz vietas. Atinstalēt programmu, visas sagatavas pazūd, ielogojas pa jaunu un atbrīvojas ļoti daudz vietas. Tālāk ir lielie video faili. Ja tu pārskatītu un izdzēstu dažus lielākos video failus, arī tad iespējams, ka tu atbrīvotu vairākus gigabaitus vietas. Un tas pietiek jau piemēram kādām 200, 400 vai 600 bildēm vieta. Tātad video faili ir milzīgi un salīdzinoši pret bildēm viņi aizņem daudz vairāk vietas. Izskati lielākos video failus. Bet, ja tavs telefons ir pilns tiešām ar bildēm un video, kas tev ir vajadzīgi, tad ir pienācis brīdis šos visus datus pārkopēt uz ārējo cieto disku, jo ārējais cietais disks ir daudz ietilpīgāks, tajā var būt terabaits, 2 vai vairāk, un tas ir paredzēts datu glabāšanai. Tātad visus datus pārkopē uz ārējo cieto disku, atbrīvoja vietu telefonā un lieto telefonu tālāk.